Labrīt! Esat sveicināti atpakaļ manā YouTube kanālā. Šodien ir pirmā tāda, teiksim, vasarai atbilstoša diena, un līdz ar to es jūtos tāda nedaudz iedvesmota arī šodien kaut ko darīt un jums rādīt, un līdz ar to esmu izdomājis, ka šodien vēlos uzfilmēt tādu dienas vlogu apvienojumā ar ko es ēdu vienā dienā. Es jau esmu nedaudz pastrādājis, bet man vēl ir tuč jāpastrādā, un tad es varētu ķerties klāt brokastīm. Līdz tam man gan vēl ir jāizdomā, ko es šodien īsti gribu ēst, bet man ir šis tas padomā. Pulkstenis jau ir 1. Es nedaudz aizstrādājos, un es principā varētu ēst jau pusdienas, bet iedīsim brokastis vēlās. Tātad tas, ko es gatavošu, es tā vispār gribēju taisīt olas, bet es gribu parādīt jums varbūt kaut ko interesantāku, jo man nekad nav garšojušas auzu pārslas, un es esmu atradusi vienu recepti, kā es varu iest auzu pārslas, kā viņas garšo, tāpēc es jums arī vēlos to parādīt. Mums būs vajadzīgs auzu pārslas, banāni, piens un olas. Varbūt izklausās dīvaini, bet trust the process. Nu ko, beidzot esmu uzmeistarojis savus brokastus un varu mierīgi paēst. Pavēlu arī tev labu apetīti, ja tu gadījumā šo skaties ēdot, un jā, es paēdīšu, un tad jau tiekamies nedaudz vēlāk. Drīz vien būs jādodas spēlēt volejbols. Negribās ir pilnu vēderi doties spēlēt, līdz ar to tagad vajadzētu jau iest pusdienas. Pusdienās es šodien esmu izdomājis pagatavot turku zinīšus ar citiem dārziņiem un vēl vistiņu. Man šķiet, ka šī ir ļoti vienkārši un ātri pagatavojama recepte. Tiešām ļoti ātri, garšīgi un bez liekas piepūles. Viens jau sadzirdēja, ka taisīšu ēst, un arī man nāk te gaudot un prasīt arī savus pusdienas. Mēs bieži vien smejamies, kad Mūnei ir sabalansētāka ēšana nekā mums ar Edgaru, vai ne, Mūnītī? Jo mēs viņai gatavojam īpašu ēdienu, jo viņa mums ir princese un viņa ēd tikai svaigu gaļu, un tad mēs ar viņai sabalansēti tur pa procentiem, tur taisam ar visādiem vitamīniem, uz kaut ko kārtīgu barībiņu, vai ne? Es tevi dzirdu. Nu, sēdi. Nopieci. Jā, griezies. Sēdi. Bang! Jā, laba, Nedaudz pielikšu soju klāt, lai vistiņai garšiņa labāka. Un vistas garšvieliņu, ko laikam vajadzēja likt pirms sojas. Tagad ņemam turku zinīšus, liekam uz pannas. Man patīk pievienot ķiploku sāli un čili vēl. Tā kā no katra pa drusciņai. Citādāk tie zirņi ir diezgan bezgaršīgi, un šitas piedod vismaz kaut kādu garšiņu klāt. Vairāk palika uz rokām nekā pašā pannā. Kamēr zinīši cepās un es griežu dārzinīšus, es gribēju jums izstāstīt pāris lietas, ko esmu sapratusi, kas man nepatīk. Un pirmā lieta ir tā, ka
esmu sapratusi, cik man ļoti svarīgi ir, ka ir liela virtuve, vismaz liela virtuves virsma, jo, kad es dzīvoju pie vecākiem, nu, mums bija salīdzinoši tā kā liela tā virtuve uz mums visiem, bet šeit ir tik maza virtuves virsma, ka man nav pat kur īsti normāli nolikt dēlīti, vai arī, ja es nolieku dēlīti, man nav vietas vairs šķīviem, un es tik ļoti, tas man tik ļoti tā kā tracina, un tad visu laiku ir sajūta, ka te viss ir netīrs, tikai tāpēc, ka ir tik maz vietas, un viss ir tā kā sabāzts, un tā cieši sarūmēts. Tā ir viena lieta. Otra lieta, man ļoti nepatīk gāzes plīts. Ļoti. Man garšo ēdiens, kad viņš tiek pagatavots gāzes plīts, bet tīrīt gāzes plīti. Es domāju, ka visi, kas ir kādreiz gatavojuši uz gāzes plīts, viņi mani saprot, jo tā kā tas nav tā kā uz elektriskās, ka tu vienkārši pārbrauc luftiņu pāri pēc gatavošanas un viss ir uz ūsiņa. Nē, tev ir jāņem visi tie dzelži nost, tur jābrauc ap tiem, es nezinu to pareizo leksiku, kā sauc tos tie riņķīši, tev ap viņiem tur jābrauc, jāņem nost, tur jākārto atkal pareizi. Es nevaru tīrīt plīti, tas ir, manuprāt, mans nemīļākais mājas darbs. Bet jā, es tikko sagriezu gurķīti, sagriezu avokādo, ko mēs arī liksim uz šķīvja, un mani zirnieši ir gatavi. Es laikam citu neko vairs necepšu klāt. Es visam vēl pārlēju pāri mango mercīti, parādīšu kādu. Man garšo šī mango mercīte, Edgars ir iecienījis šo mango mercīti. Tā kā, jā, salikšu zirnīšus, gurķīšu, avokādo, visu šķīvīšu, pārliešu mercīti un sākšu mieloties ar savām pusdienām. Izskatās, jau es teikšu maģiski. Nogaršošu, kas tam man ir sanācis šoreiz. Perfekt! Avokādo arī ir vienkārši izcils. Man patiesībā nav tā, ka ļoti garšo avokādo, bet ar kaut ko kopā ir labi. Vai arī uz maizītes ar oliņu kopā. Ui! Bet jā, labu apetīti un tiekās vēlāk! Mēs beidzot esam atpakaļ no volejbola. Nospēlējām 2 stundas, kas bija diezgan smaga, bet gāja, manuprāt, ļoti forši. Un tagad vajadzētu uztaisīt kaut ko tādu vieglu vakariņām, un es izdomāju, ka es uztaisīšu manis iecienītās piespēju maizītes, kas ir vienkārši graudu maizīte ar biezpienu, kas ir sajauts kopā ar grieķu jogurtiņu, un bišķiņ ķimenīti. Tā kā, jā, uztaisīšu to, un tad jau būs laiks atpūsties, jo man šķiet, ka šonakt es vispār gulēšu tā kā nosis. Tas sen nebija tik aktīvi sportots.
Nu ko, labrīt, pulkstens jau ir 10, es dzeru savu rīta kafiju, strādāju, bet es domāju, ka es varētu šodien paturpināt šo te vlogu, jo es vakarā plānoju iet uz Humpalām. Es gan ceru neaizrauties un neko nenopirkt, bet man ir plānā varbūt kaut ko draugam nopirkt un paskatīties, tā kā varbūt būs kaut kāds mini hauls vakarā. Jā. Vakar kārtīgi izspēlējāmies, kas bija tiešām superīgi. Gribēju aizbraukt nopeldēties, tā bija mana ideja aizbraukt nopeldēties, bet tā, kad es aizbraucu līdz turienei, tur bija augsti, tur koda odi, un beigās es biju vienīgā, kas neielīd nopeldēties, tā kā, jā, es bišķi nokaunējos, jo es eju peldēties ziemā, bet nevarēju vakar saņemties aiziet nopeldēties. Vienkārši, ja es eju ziemā peldēties, es esmu gatava tam, kad ūdens būs augsts, ja es eju vasarā, es gribu, lai ūdens ir bišķiņas siltāks, tā kā. Nu, man ir sava loģika. Es jums arī parādīšu, ko tad es ēdu šodien, bet rīts atkal ir sācies ar kafiju. Es zinu, ka tas nav veselīgi dzert tukšā dušā kafiju, bet, nu, tad es atkal nevaru tā kā izvilkt līdz brokastīm, jo es negribu jau no paša rīta ēst, bet tad atkal es piečuros pie darbiem, un es nevaru attiet no viņiem, un tad es brokastis ēdu vienos, un, nu, tas ir mūžīgs ritenis, tā teikt. Tā kā, jā, dzeru savu rītu kafiju, pastrādāju atkal, un tad jau rādīšu, ko es ēdīšu brokastīs. Tad jau nu bija paēst brokastis laikus šodien. Pulkstens atkal ir 1, un es satapos, ka es vēl neesmu paēdusi. Tad, nu, lūk, mēs tagad uztaisīsim piespiedu plācenīšus kopā ar auglīšiem un proteīnu jogurtiņu. Man vispār ļoti garšo saldumi. Es esmu nelabojams saldumīlis. Tāpēc man arī patīk salds brokastis, un vienmēr pēc kaut kādas ēdienreizes man prasās kaut kas salds, vai tas būtu auglītis, vai arī kāda šokolādīta cepumiņš, vai kāds jogurtiņš, nu kaut kas tāds, jūs sapratāt domu. Tas ir kaut kā tāds slikts ieradums iegājies, ka vienmēr pēc ēšanas vajag kaut ko saldu. Ķeramies pie plācnīšu gatavošanas. Ņemu vājpiena biezpienu. Nu, es domāju, es likšu visu iepakojumu. No sākuma ielikšu 2 soliņas, tad redzēs, vai vajadzēs vēl. Tagad pieliksim miltus. Cepšanai izmantošu sviestiņu eļas vietā, jo tad tie plācinīši garšo 100 reizes labāk. Nu, es teiktu tā, neņemot vērā to pudiņu, izskatās ļoti labi. Nu, es sakārtināju mazo arī paēst, abām mums tagad būs pusdienlaiks. Es ļoti kārtīgi paēdu, un tagad jau esmu atkal ķērusies klāt pie darbiņiem, bet, jā, plācnīši bija vienkārši fantastiski. Tas mūs jogurtiņš gaisīgais, tas arī bija baigi labais. Tā diezgan ļoti liels slinkums šobrīd ir kaut ko vispār strādāt, jo ārā ir tik fantastisks laiks, ārā ir 30 grādi, beidzot vasara ir atnākusi. Bet, nu, nekas, es bišķiņu vēl pastrādāju, un tad jau arī drīz vien došos ārā. Tādā kā būs problēma izdomāt, ko uzvilkt, bet beidzot varbūt var uzvilkt kādu vasaras kleitu vai svārkus vai kaut ko tam līdzīgi, jo citādāk es jau biju nomainījis visu garderobu uz vasaras drēbēm, un principā es vilku kaut ko tādu, ko es vilktu rudenī. Atkal strādāju, nekas interesants, bet pēc tam es ceru, ka vakars būs nedaudz interesantāks, lai man ir jums ko parādīt. Es runāšu bišķiņ klusāk, jo Edgars blakus īstenībā guļ. Bet es esmu saģērbusies. Es paņemšu vēl līdzi arī krāklu, ja nu gadījumā es sakautrējos un negribās staigāt ar tik pliku muguru, jo tā kā es zinu, ka ārā ir karsti un tas ir ok staigāt šādā paskatā, bet es mēdzu sakautrēties. Bet jā, šis ir mans final look. Es tagad ieēdīšu vēl pirms došanās atlikušo
jogurtiņu. Man ļoti garšo, ļoti labs. Nezinu gan cik veselīgs, bet garšīgs. Es beigās pārģērbošu, jo es esmu radīgs. Šis bija pats kā outfits. Bet labi, es tagad samērīšu kaut ko, ko es nopirku, ko es gribētu nopirkt. Es izskatos pēc cāļa. Vienkārši krimināli. Skatās, ka šodien nav mana shopping diena. Nu, ko ir beidzot piekdiena klāt, un vakar pēc humpalām es atnākot mājās, biju diezgan sagurus. Vakar atļāvos uztaisīt negatiņus ar griķīšiem un paēdu, un tad jau arī bija laiks doties gulēt. Bet es jums gribēju parādīt, ko es vakar nopirku. Vakar humpalās jums bija 4 eiro, un es sev nopirku 3 lietas, un Edgaram nopirku vienu kraklu. Tā kā jā, es jums uztaisīšu tādu mini holiņu. Pirmā lieta ir šāds te ļoti balts bodijs. Man ļoti iepatikās, ka tas nav tāds klasiskais, bet viņš ir bišķiņ, nu, kad viņš ir tāds off the shoulders, tā teikt. Jā, manuprāt, ļoti vienkārši var pievilkt pie visa, un jā. Tad nākamā lieta ir vēl viens šāds te krekliņš, un man ļoti iepatikās tas volāniņš, un viņš tāds ļoti brīvs un priekš vasaras ļoti piemēros, manuprāt, kaut kādu jūriņu vai vienkārši. Tā kā jā, šāds te man ļoti patīk tas akcentiņš baltai, melnais šeit te apmalītei. Ļoti cute. Un te pēdējā lieta ir šāda te pavisam vienkārša brīva kleitiņa ar šādām te podziņām, kuras arī var attaisīt, bet es neredzu iemeslu, kāpēc viņas būtu jātaisa. Tas ir vairāk droši vien tāds dekoratīvais elements, bet jā, es nopirku šo kleiti, jo man ļoti patīk, pieņemsim, laukos, no rīta es pamostos, uzmetu kaut kādu vieglu brīvu kleitiņu un aiziet dodos savās ikdienas gaitās, tā teikt. Tā kā jā, tas ir tas, ko es nopirku. Diemžēl es jums nevaru parādīt, ko es Edgaram nopirku, jo viņš jau ir uzvilcis to kreklu un aizdevies, tā kā es esmu droši, ka viņam patīk tas, ko es viņam nopirku. Bet lieki es vairs nerunāšu, man šķiet, ka šis video varētu būt izvērties diezgan pagaršs. Bet, ja tu noskaties šeit tik tālu, tad liels tev paldies par to. Ja tev patika, priecāšos, ja nospiedīsi like, kā arī subscribe. Un tad jau katru reizi novēl to super-duper izdevušos šo te dieniņu. Un, kā jau teicu, ceru tev redzēt nākamajā video. Atā!